Čau visiem, kas notiek Amerikā skatītājiem, un pastamies uz brīnišķīgi skaistajām puķēm, kuras var nopirkt šeit, Kalifornijā, tirgū. Šodien mums būs ļoti nopietnas video par ļoti nopietnu tēmu – medicīnas un ārstēšanas izmaksas Amerikā. Bet pirms mēs sākam par medicīnas izmaksām, neliels, kā saka, updates par Covid-19 situāciju pie mums. Mums jau šī būs 4. nedēļa, 4. karantīnas nedēļa. Tātad mēs jau sēžam mājās 3 pilnas nedēļas. Ir tā, ka Amerikā principā oficiāli karantīna sākās ne tik ilgu laiku atpakaļ, man liekas, tur sanāk tikai 2 nedēļas, bet šeit mūsu miestā karantīna sākās jau nedēļu ātrāk, un līdz ar to sanāk tā, ka mēs jau daudz ilgāk sēžam mājās. Tad, protams, visiem interesē, kāda situācija mums ir veikalos, un ir tā, ka, jā, ir produkti, un ir lietas, kas ir izpirktas, bet principā tās lietas, kas ir izpirktas, ir tualetes papīrs, rīsi, makaroni un tādas lietas, kas vienkārši ilgāk stāv. Tāpat laikā, ja jūs ejat uz dārzeņu stendu, tad tas principā ir pilnīgi tāds pats, kā jebkurā vienkāršā nedēļā. Un tātad kā izskatās karantīna šeit pie mums Amerikā? Vārdu sakot, tie cilvēki, kuri nestrādā šajos te, kā saka, pirmās vajadzības industrijās, šie cilvēki uz darbu neiet un sēž mājās. Tad, ko drīkst darīt? Drīkst iet uz veikalu, drīkst iet uz aptieku un drīkst iet pastaigāties, bet izvairoties no cilvēkiem un vietām, kur ir daudz cilvēki. Un tātad sanāk tā, ka ir diezgan brīva dzīve, bet tāpat laikā nav tā, ka kāds kaut ko uzbrūk jums un aizrāda par to, ka jūs esat izgājuši ārā. Tā nav. Nav uz ielām policija, kas patrulē un skatās, kā saka, vai jūs esat ārā, vai jūs neesat. Tik stingri šeit nav. Tas vairāk ir kā tāds ļoti, ļoti nopietns ieteikums, kā saka, pašu labā. Izvairīties no cilvēkiem un izvairīties no bez vajadzības neiet uz publiskām vietām, kur varētu būt daudz cilvēki. Bankas ir vaļā un ir diezgan daudz servisi, kas strādā un funkcionē, bet, kā saka, ir šis te ļoti stingrais ieteikums. Vienīgais, ko es esmu dzirdējusi, ir tās, par tādiem sodiem un aizliegumiem. Vienīgais, ko es esmu dzirdējusi, ir atgadījums, kad bija bariņš ar cilvēkiem, kur izdomāja, ka viņi spēlēs volejbolu kopā, un tad, jā, tādā vietā ieradās policija un uzlika visiem volejbolistiem kaut kur aptuveni $400 sodu par šo te pulcēšanos, un, kā saka, tika aizdzīti mājās. Un tā kā šādus te komandu sportus viennozīmīgi veikt nedrīkst, un tā aptuveni izstāsta. Pie mums arī tirgus vēl joprojām strādā. Tie mums tur tagad tirgu ir lielāka kārtība un neļauj stāvēt tik tuvu vienam otram, bet tirgus strādā, un tā kā pārtika ir principā pilnīgi pietiekami un viss notiek. Liela daļa restorāni arī strādā, bet ir tā, ka nedrīkst sēdēt restorānā, bet jūs varat atnākt, paņemt savu ēdienu un iet prom, vai arī pasūtīt, lai jums atved uz mājām. Un, protams, man liekas, šis ir tāds grūts periods visiem, bet katram savu iemeslu dēļ. Tiem, kuriem ir jāstrādā no mājām, man liekas, tiem ir grūti tādēļ, kad ir diezgan grūti strādāt mājās, ir sevišķi, ja ir pilna māja, kā saka, suņi, kaķi, bērni, sieva, vīrs, attiecīgi, un tad, kā saka, koncentrēties un strādāt ir grūti. Atkal tiem cilvēkiem, kuri varbūt tās nevar strādāt mājās, kuriem ir piespiedu kārtas atvaļinājums,
vai vēl trakākā gadījumā, ja ir vēl piespiedu kārtas bezalgas atvaļinājums, nu, tad tiem cilvēkiem atkal ir tā, ka varbūt tās var vairāk atpūsties, ir vairāk laika un varbūt mazāk konflikti ar ģimeni un sadzīvošanu, vienlaicīgi strādājot. Tiem vairāk sanāk tāds psiholoģiskais terors, kad, kā saka, nevar zināt, kad būs atkal darbs, kādi būs ienākumi, cik drīz varēsiet atpakaļ uz darbu un cik ilgi tā nauda, kas viņiem ir tagad, kā saka, cik viņi ilgi varēs iztikt ar to naudu, kas viņiem ir uz doto momentu. Un mūsu mājās tā situācija ir tāda, kad mēs strādājam no mājām. Mums ir ļoti, ļoti maza māja un līdz ar to patiesībā ir diezgan grūti, jo vienam visu laiku ir dažādi konferences, zvani un mītiņi, un viņš, kā saka, strādā pilnā sparā un pilnās burās, un nav nekāds atvaļinājums šeit nenotiek. Un tagad ķersimies pie nopietnās tēmas – medicīnas izmaksas Amerikā. Daudz no jums jau noteikti ir dzirdējuši to, kad Amerikā medicīnas izmaksas ir ļoti augstas, bet tāpat laikā jūs noteikti bieži vien domājat, nu cik tad augstas viņas ir, nu cik tad tās cenas ir trakas. Nu, ka varbūt tās viņas nemaz nav tik trakas, ka varbūt tās viņas ir proporcionālas cilvēku ienākumiem Amerikā, kuri ir augstāki nekā Latvijā. Un tādēļ es gribu jums dot pāris skaitļus, cik tad kādi pakalpojumi Amerikā jums izmaksātu. Protams, lielai daļai Amerikā cilvēku ir veselības apdrošināšana, bet ņemsim vērā arī to, kad Amerikā aptuveni 30 miljoniem cilvēku nav veselības apdrošināšanas vispār, un tādā gadījumā tas nozīmē, ka viņiem ir jāmaksā šī te pilna cena, nevis piemaksa. Mūsu ģimenei mums ir veselības apdrošināšana, un tādā ziņā mēs esam ļoti laimīgi, un daļu apdrošināšanu sēdz darba devējs, bet tur ir arī pašiem sava piemaksa. Un tātad ģimenes ārsta apmeklējums jums izmaksās no 90 līdz $306. Ja jums ir apdrošināšana, tad jums būs jāpiemaksā tikai $10. Rentgens Amerikā jums izmaksās sākot no $93 un bez apdrošināšanas piemaksas. Tātad, lai veiktu MRI procedūru, jums vajadzēs šķirties no aptuveni $1000 un jūsu piemaksa būtu aptuveni uz $72. Protams, ļoti svarīga lieta ir arī zobārsta apmeklējumi. Tātad vidēji sablombēt, salabot vienu zobu jums izmaksās aptuveni uz $168. Un tā piemaksa var būt sākot no nekā līdz aptuveni $60. Bet arī tur ir daudz atkarīgs no šīs te pašas procedūras, un tad tas izcenojums var diezgan mainīties. Un tātad līdz šim dzirdētie numuri jums noteikti liekas, ir viennozīmīgi dārgāk, bet ņemot vērā, kad ir augstākas algas un ja ir vēl kaut kādi iekrājumi no šīm te augstākajām algām un ja ir nopietna vajadzība, tad šie numuri nav nemaz tik briesmīgi un nav nemaz tik šokējoši. Bet es vēl neesmu pabeigusi šo stāstu par medicīnas izmaksām. Pats labākais vēl ir priekšā. Kā par nākošo izmaksu es gribu, sākt ar nelielu stāstu no dzīves. Pāris gadus atpakaļ mans vīrs iekļuva motocikla nelaimes gadījumā uz ceļa. Viņš bija viens pats un ievainoja tikai sevi. Un tā situācija bija tāda, ka viņš bija pat tik, salīdzinoši tik normālā stāvoklī, ka viņš varēja piezvanīt man. Un es uz šo te notikumu vietu pati pirmā aizbraucu ar automašīnu,
Protams, tur bija gan policija, gan bija arī rangers. Varēja redzēt, ka mans vīrs ir ievainots, bet līdz ar to, ka viņš varēja tā kā nosacīti paiet, es nolēmu, ka ātrākais variants būs vienkārši viņu iesēdināt manā mašīnā un aizbraukt vienkārši pašiem uz ātro palīdzību. Un, protams, viņi uzreiz paņēma, iekšā ātrā palīdzībā, uzreiz sāka veikt testus. Viņi attiecīgi arī tur tika veikti vairāki rengeni, MRI un galvai un viss tika pārbaudīts. Un attiecīgi mēs bijām šī te ātrās palīdzības punktā slimnīcā. Mēs bijām aptuveni 5-4 stundas. Tas principā sanāca visu nakti mēs bijām, jo mēs iebraucām diezgan vēlu vakarā, kaut kur 11:10, un līdz kādiem 5 rītā mēs atradāmies šajā ātrajā palīdzībā. Visas pārbaudes tika veiktas, tika konstatēts, ka viņam viss ir kārtībā, viņam arī šo 5 stundu laikā palika manām labāk, un līdz ar to pēc šīm 5 stundām ātrajā palīdzībā viņi teica, ka jūs varat iet mājās, bet, ja, protams, parādas kaut kādas problēmas, nākat atpakaļ. Pēc pāris nedēļām mēs saņēmām rēķinu par $63,000. Jā. Un, protams, tādēļ, kad mums bija ļoti laba apdrošināšana, mums bija pašiem jāpiemaksā tikai $100. Salīdzinoši maz, ja salīdzina 63,000. Protams, apdrošinātājs pēc tam strīdējās par cenu un beigās apdrošinātājs pats samaksāja par visu šo te pakalpojumu $37,000. Bet jebkurā gadījumā 63,000, pat 37,000 ir ārprātīgs cipars. Man liekas, pilnīgi jebkuram, tas ir pilnīgi ārprātīgs cipars cilvēkam Latvijā, bet tas ir arī ārprātīgs cipars cilvēkam Amerikā. Un to var pavisam vienkārši saprast kādēļ. Jo, ja mēs pastamies uz Amerikas statistiku par algām, tad 46% no visiem cilvēkiem Amerikā pelna gadā mazāk par $30,000. Kas vai nu 30 vai mazāk par 3, kas ir principā gandrīz puse amerikāņu pelna mazāk. Un samaksāt par vienu ātrās palīdzības apmeklējumu 2 gadu algu, vai arī tuvu 2 gadu algai, man liekas, ir vienkārši kosmos. Un šis ir arī iemesls, kādēļ ļoti daudz cilvēki Amerikā izvairās no iešanas pie ārsta, no iešanas slimnīcā un, kā saka, beidz šīs lietas tikai tad, ja ir ekstrīma situācija. Un arī medicīnas izmaksas ir viena no vislielākajām lietām, kas var, kā saka, iedzīt cilvēku pilnīgā finansiālā bankrotā un parādos Amerikā. Un vienmēr, kad man brauc ciemos draugi vai rādi uz Ameriku, es viņiem parasti saku, paņemiet ceļojumu veselības apdrošināšanu. Iedomājieties, ja kaut kas notiek un jūs tiekat aizvesti uz ātro palīdzību Amerikā, jums būs tieši šis pats rēķins jāatmaksā. Tā kā vienmēr, ja jūs braucat uz Ameriku, paņemat veselības apdrošināšanu. Un, protams, ņemam vērā to, kad Amerikā, kā es jau iepriekš teicu, 30 miljoni cilvēku nav apdrošināti. Tātad, ja kādam no šiem 30 miljoniem cilvēku kaut kas notiek, un viņi nonāk ātrajā palīdzībā,
šāds būs rēķins, kurus viņi saņem. Šāds būs rēķins, kurš viņiem būs jāatmaksā. Un, lai savienotu abas šīs dienas tēmas, Covid-19 un medicīnas izmaksas Amerikā, es nesen kā uzgāju rakstu, kuru es ielikšu komentāru kastē par to, kā attiecīgi viens cilvēks Amerikā devās uz ātro palīdzību, jo viņam likās, ka viņam ir šis te Covid-19 vīrus, un izrādījās, ka šim cilvēkam patiešām ir šis te vīrus, un attiecīgi pēc visas šīs te testēšanas un ārstēšanas attiecīgi šis cilvēks saņēma rēķinu par $34,000. Tātad es nezinu, kā šādas maksas iedrošina cilvēkus iet un, kā saka, sevi testēt un ārstēt tanī gadījumā, kad, ja cilvēks ir patiešām slims un ņemam vērā to, ka 30 miljoniem nav apdrošināšanas, tas nozīmē, ka visi šie cilvēki apzinās, kad ja viņi ies ar šīm te vīrusu sūdzībām uz slimnīcu vai uz ambulanci, viņi beigās dabūs šo te fantastisko rēķinu pa $34,000, bet attiecīgi izcenojumi Amerikā dēļ tā, ka šī ir globāla problēma visā Amerikā, nemainās. Rakstiet komentāros, ko jūs domājat par šādiem izcenojumiem. Rakstiet, vai jums Latvijā ir veselības apdrošināšana un cik jūs esat samaksājuši par rengenu vai par MRI vai par ģimenes ārsta apmeklējumu. Novērtējiet to, ka Latvijā medicīna ir salīdzinoši ļoti lēta un ir ļoti daudz valsts dotācijas medicīnā. Un pavisam noteikti dalieties ar šo te video, lai cilvēki zina, kāda ir dzīve citur. Vēl viens jautājums jums salīdzinājumā. Ja jūs zinat, vai nu jūs paši esat pieredzējuši vai zinat kādu cilvēku, kuram arī ir bijis šis te Covid vīrus vai kurš ir testēts šim te vīrusam, rakstiet komentāros, kādas izmaksas ir Latvijā tam, kad jūs tiekat testēti vai vēsti uz slimnīcu, kas jums ir bijis jāpiemaksā šādā situācijā. Viela pārdomām un tad līdz nākamajai reizei. Čau!